Janīna ir cilvēks, kurš vēl mācoties Krāslavas pirmajā vidusskolā, zināja, ka būs sākumskolas skolotāja. Un tālajā 1981. gadā Sauleskalna 8-gadīgā skola ieguva jaunu skolotāju vārdā Janīna. Viņa izvēlējās to smagāko ceļu, uzreiz pēc vidusskolas uzsākot darba gaitas un paralēli mācoties augstskolā. Laika gaitā Janīna nonāca atpakaļ dzimtajā Krāslavas pirmajā vidusskolā un kopš 92. gada strādāja Krāslavā kā direktora vietniece. Janīna ir vadījusi metodisko apvienību, tālāk izglītojusi skolotājus, organizējusi pasākumus un, protams, ir rūpējusies par latviskajām tradīcijām. Pēc kāda laika posma Janīna apguva arī kristīgās mācības un ētikas skolotāja arodu, un tad notika īsta sadarbība starp skolu un katoļu baznīcu, jo Janīna sagatavoja bērnus pirmajai komunijai. 2020. gadā pēc izglītības iestāžu reorganizācijas Janīna bija direktora vietniece Krāslavas gimnāzijā un uzņēmās rūpes par bērniem ar speciālajām vajadzībām, jo modē nāca iekļaujošā izglītība. Kā kolēģe Janīna ir ļoti cilvēcīga, saprotoša un vienmēr atbalstoša. Ir zināma ne tikai savā kolektīvā, bet arī Krāslavas novadā.